Tak, pārcelšanās ir procesā, jāuzliek laivas uz piekabes. Piesienam striķi aizmugurē pie cilpām, viens striķis būs priekšā pie cilpas, un tā viņu droši var celt gaisā. Šeit noliekam riepas un liksim to laivu virsū. Un tagad lēnām ar jūtām. Tā. Te vajag drusku paregulēt. Nostājās ķīlis uz riepas. Tā, laižam uz leju. Ir nosēšanās, ir. Kā redzam, neuzlikās pavisam taisni, tāpēc izmantosim rociņas un bišķi pavilksim. Kaut kā tā. Nu, lūk. Laivas ir saliktas kopā. Tagad jāpiestropē. Un varam vest uz jaunajām telpām. Šis te mums ir Latrex 460. Ir smuki iekšpus tāda glancēta. Tad diezgan sniegs sasniegt tagad. Viņai var likt 20 zirgu spēku motoru. Ar 20 viņa ļoti skaists glisē. Apakšā mums ir Latrex 450. Viņai jau nav glancēta iekšpus, viņa ir tāda rullīta izkrāsota, matētā. Un, kas interesanti, arī šī laiva ar 20 iet glisē. Te vajag garo kāju, te vajag īso kāju. Bet šai laivai labāk būtu 30, tas ir ideāls variants. Bet, nu, ir klienti, kam bija jau 20, viņš uzlika. Mēs pat esam taisījuši versiju ar īso kāju, bet, nu, tad, protams, jāuzņemās risks, ka kaut kādā lielā vilnī jūs varat motoru noslīcināt. Kaut kā tā. Tā kā pārvākšanās turpinās, daudz fūru šandai aizvedām, tad jāaizved vēl kaut kādas pēdējās laivas. Atā.